Labs vakars jūs mājās, labvakar plašajā pasaulē un visur citur, kur nu latvieši vien atrodas un ir kopā ar dzīves elpu. Un kā jau jūs redzat, šovakar mēs esam atkal ar Mairu kopā un mums ir atkal kaut kas padomā. Padomā ir kaut kas ļoti labs, vērtīgs un vajadzīgs, nu kā nu kuram. Bet man tā liekas, ka tas ir šobrīd vajadzīgs ļoti, ļoti visiem. Mēs jūs aicinām patusēt, jo mums iespējams, ka pietrūkst prieka hormona. Iespējams, ka pietrūkst kāds laimes hormons, un mēs jūs vienkārši aicinām uz tusiņu. Tas tā jokam, bet pa nopietnam tiešām mēs aicinām jūs uz tusiņu, bet šis būs apzinātā uztura tusiņš, kas notiks tūlīt pat no 17. marta. Veselas 6 nedēļas mēs dosimies apzinātā uztura tusiņā. Šis nav jaunums priekš mums. Mēs jau daudzus gadus ar Mairu gan pašas dzīvojam šajā apzinātā uztura šajos te posmos, gan arī Maira ir vairāk kārtīgi veidojusi gan kursus, gan mums ir bijusi apzinātā uztura nometne online. Gan arī mēs jau kādas 3 reizes, laikam, mums bija brīvais režīms. Mēs darām, jūs nākat, ja jūs gribat, jā. Mēs darbojāmies WhatsApp grupā. Šī, laikam, būtu tā kā 4. reize. Mums 3 reizes bija šādi te notikumi, un tagad mēs izdomājām, ka mēs atkal bišķiņ gribam to visu dot plašākai publikai, un tāpēc mēs uztaisījām tusiņu. Tātad apzinātā uztura tusiņš, kas sastāv no 6 posmiem, ne no 6 nedēļām, bet no 5 posmiem. Pirmais posms ir sagatavošanās posms, kas ilgs 2 nedēļas, un tad savukārt ir 3., 4. un 5. Un tur ir atkal viss pa nedēļām sadalīts. Ko katrā posmā dara, to jums tūlīt mazliet iezīmēs Maira, pastāstīs. Bet tas, ko es varu pateikt no savas pieredzes, kad es jau ilgus gadus, kopš mēs to darām, ikdienā arī dzīvoju, man liekas, varētu teikt, 1. posmā. Godīgi sakot, tas jau ir izvērties par dzīvesveidu. Es ļoti, ļoti priecātos, ja mūsu pulciņam, apzinātā uztura pulciņam pievienotos vēl daudz no jums, un arī jūs varētu teikt, tas ir mans jaunais dzīvesveids, apzināta ēšana, kas ir stāsts ne tikai par ēšanu. Un šajā te mūsu tusiņā bez stāstiem, runām, ieteikumiem un receptēm par ēdienu un par to, kas ir šis apzinātais uzturs, kas ir katrā posmā. Bez tā visa būs vēl papildus nodarbības, jo apzinātība un apzināts uzturs tas nav tikai stāsts par ēšanu. Tas ietver vēl ļoti daudz ko, tas ietver gan mūsu ķermeni, gan mūsu garu, gan mūsu sajūtas un emocijas. Un tāpēc šī tustiņa laikā būs arī papildus dažādas nodarbības. Būs Mairas cigunu nodarbības, fasciju nodarbības, neirokustības nodarbības, būs daudz un dažādas receptes, būs meditācijas, būs sejas jogas, video nodarbības no manis. Būs vēl viss kaut kas, vēl viss kaut kas vairāk nekā vienkārši tikai stāsts un darbošanās ar uzturu. Un mēs darbosimies pa lielam WhatsApp grupā. Visi materiāli jums būs Dzīves Elpas akadēmijā, tā kā neko jūs nepalaidīsiet garām, viss jums būs pieejams. Bet tas galvenais ir, vai jūs gribat piedalīties tādā notikumā, un vai jūs gribat šo apzināto ēšanu ieviest savā ikdienā kā tādu normu. Par to arī tad ir viss šis notikums. Bet es Mairiņai palūkšu, lai viņi mums pastāsta par to, kas tad tur tam lācītim bišku vēderā ir, lai ir saprašana, ko tad mēs tās 6 nedēļas darīsim. Lūdzu. Jā, jā, pirmām kārtām jau gribu uzreiz teikt, ka vairāk runāsim tajā te starta tikšanās reizē par to, un attiecīgi, protams, vēl vairāk runāsim ar tiem, kas izvēlēsies tad būt tusiņā.
tie, kas jau ir bijuši un grib vienkārši atkal kopā tusēties, nu, tie tā kā jau jūt un zina, bet varbūt kārtējo reizi vēl kaut kas tāds, kas nekad nav dzirdēts, pēkšņi atverās un atklājās. Es gribu teikt, ka mana galvenā um, dzīves uztveres formula ir viss sāks no manis. Mana personība rada manu personisko realitāti. Bet ķermenis ir pamats. Ķermenis, vesels, laimīgs, harmonisks ķermenis šīs te transformācijas rada vieglāk. Lūk, līdz ar to es noteikti nedošu nekādas brīnumtabletes, noteikti neteikšu, ja tu ēdīsi tikai to, tad tev viss būs kārtībā. Ja tu neēdīsi tikai to, tad arī tev viss būs kārtībā. To es noteikti nedarīšu. Es darīšu to, caur ko tu varēsi sajust, kas ir tas, kas tev liek veikt noteikts izvēles un mainīt ieradumus. Jo nu, lielākais spēks ir tieši ieradumos. Ja? Un, un pieci posmi mums izveidojās. Pamats ir Džefrijs Juens un viņa nu, pasen atpakaļ, man liekas, gadi 10 jau atpakaļ, kad viņš viesojās Rīgā ar lekcijām par šo te tēmu Ķīnas tradicionālās medicīnas zinātņu doktors, ļoti garīgs un zinošs cilvēks visās, gan Ķīnas tradicionālajā medicīnā, gan mūsdienu medicīnā. Nu, ārkārtīgi zinošs un garīgs cilvēks. Un man ļoti toreiz uzrunāja tas, kā viņš deva šos principus, attīrīšanās kā ceļš, kā garīgs ceļš, ķermeņa attīrīšanās caur šiem 3 posmiem. Viņš deva 3 posmus, kā, kā nonākt pie tās sarunas ar ķermeni, kā nonākt pie uztveres, ēdiena uztveres, ēdiena enerģētikas uztveres. Un tas bija tā kā pilnīgi cits stāsts par to visu. Lūk, un ilgus gadus, 2, 3, man liekas, domāju, ka nu, tūlīt sākšu, nu, tagad gan sākšu, un nekādīgi nevarēju sākt. Un tāpēc ir tusiņš, ka kopā gan sākt, gan turēties ir, nu, ne tikai vieglāk, bet vienam, nu, man jāsaka, ir neiespējami to izdarīt. Bet kopā, kur mēs paskatāmies, viņam sanāk, es varu uzdot jautājumu, es varu kaut ko tur padalīties, es varu iedvesmoties no citiem un tā tālāk, tā tālāk. Viens otru atbalstot, mēs varam izdarīt daudz vairāk nekā pa vienam. Un mēs pielikām klāt 2 posmus, jo es sapratu, ka viņi ir ļoti būtiski, ceļš pats pirmais, ko mēs nosaucām par sagatavošanās posmu. Jo tad, ja mēs esam gatavi, tad tā pārēja notiek daudz dabiskāk, daudz vieglāk. Tas manā pieredzē, man ir skaidrs, ka tas ir pats galvenais posms, 95% no uzvaras. Ir tas, kā mēs izējam šo te posmu. Jo mums, diemžēl, ir diezgan nepareizi priekšstati par diētu, ka tas ir aizliegums, un šeit mēs ar to noteikti nenodarbosimies. Un es saprotu, ka tev dabiski rodas jautājums, ko tad es tur darīšu, ja es neko sev neaizliekšu? Kas tad tur būs? Tad nāc un skaties. Nu, nē, būs tas, ka mēs neveselīgākās izvēles aizvietosim ar veselīgākām. Un tas ir vairāk par uzturu enerģētisku dabu, saprotot, ka glutēns, piena produkti un cukurs ir tas, kas ķermenī uztur mitrumu un karstumu. Tātad iekaisuma procesi tiek atbalstīti ar šādu uzturu. Un mēs pat nezinām, cik daudz mūsos šādi iekaisuma procesi ir. Varbūt arī seni aizvainojumi ir kaut kādi iekaisuma procesi mūsos, un senas dusmas, un vainas sajūtas, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja tas viss ir viens vesels. Tāpēc tas nav tikai par uzturu, tas ir arī par
par senu lietu palaišanu vaļā, un tas var gadīties, ka notiek automātiski. Var gadīties, ka tas ir tāds patīkams blakus efekts. Un kā patīkams blakus efekts ir tas, ka pēc ceturtā posma laikā tad notiek gan šī attīrīšanās, atbrīvošanās no toksīniem, šlakvielām un tā tālāk. Tā tālāk visādām nevajadzīgām lietām mūsos. Mēs sākam skatīties, ko mēs ēdam, lai neuzņemtu vēl, nu, tā kā atbrīvojamies, bet paralēli lādējam iekšā sev to pašu, nav prātīgi, vai ne? Sākam par to domāt, saprast, redzēt. Mainam ieradumus, izvēlēs, un ceturtais posms ir tas, kurā notiek metabolisma pārslēgšana, kur mēs pārslēdzamies uz bērna metabolismu, kas nozīmē, ka bērns enerģiju gūst no taukiem, nevis no cukura, un tās savukārt ir tas, kas dod vienmērīgu, harmonisku enerģiju, un tauki patiesībā viena tā molekula dod, teiksim, cukurs dod tur, nu, pieņemsim, divas molekulas enerģijas, jā, vienības, nu, ne molekulas, bet divas enerģijas vienības, bet tauki savukārt dod 128 enerģijas vienības, jā, un ja mēs, protams, pārslēgt savu ķermeni uz to, ka viņi sāk izmantot taukus, gan tos, kas ķermenī jau ir, gan arī tos, kurus mēs labprāt uzņemsim un mainīsim šo pārliecību, ka tauki nav veselīgi, tauki ir ļoti labi, vajadzīgi un veselīgi, bet toties ne visai vajadzīgi mums ir milzīgā daudzumā baltie milti un cukurs, kā mēs ikdienā ātru enerģiju gūstam, un tad, kad notiek šī pārslēgšanās, bieži vien ir tā, ka cilvēki sākumā sevi iedzen pārāk lielā stresā, domājot, ka viņi visu atlikušo mūžu neko no tā visa nevarēs ēst. Man atņēma man mīļo sieru un biespienu, ak, šausmas. Bet izrādīsies pēc tam, tas ir pilnīgi cits stāsts jau, un to tu tagad nedzirdēsi un nesapratīsi, jo tev nav tāda faila, ka tu varbūt vienkārši to negribēsi. Nevis tev būs kaut kas tev jāaizliedz, bet ka tu vienkārši to negribēsi. Un tas ir. Es nezinu, es tev skaitīju tur kaut kādus gadus 20 vai 30. Katru rītu brokastīs ēdu kaut ko no biespiena. Mm. Un tagad neēdu. Un nav tā, ka es sev aizliedzu. Vienkārši nevajag, negribās. Cits kaut kas veselīgāks ir aizvietojis to visu. Mhm. Un daudz citi forši blakus efekti arī notiek. Nu Jā, tā, tas tā ir kā ļoti. tusējam kopā. Tusējam kopā, tas ir ļoti interesanti. Tiešām katru dienu tu ej uz veikalu un tu vienkārši nu, vēro, kā tu reaģē uz kaut ko, uz kādā plauktā, kur stāv kaut kāds īsiņu un desas, un kādas tās tavas sajūtas ir. Un tad tāpat par to sieru un piena produktiem. Nu, tas ir vispār kaut kas, nu, ka pilnīgi citādāk. Tas ir, godīgi sakot, pēdējā laikā ir tā, ka. Nu, manā gadījumā es pērku visu pa lielam tirgu, tad veikalā ieejot, es reizēm izēju cauri, vispār neko nenopērkot. Es pat nezinu, kāpēc es tur iegāju. Kā nav priekš manis. Nu, tā kā tas ir ļoti, bet, nu, protams, katram tas būs savādāk, bet rezultāts ir ļoti, 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 ļoti nu, vērtīgs. Es domāju, ikvienam, kas saprot, ko tas nozīmē. Un kas grib kaut ko sakārtot savā šajā te ēšanas kultūrā un apzinātībā. Nu ko, aicinam visus uz tusiņu? Nu, jā, aicinām visus uz Jā, tusiņu, nāc, pajūti, savibrējies, jā. vai tev tas uzrunā, vai tev to gribās. Nav sarežģīti, viss ir ļoti Nav sarežģīti. Ja vienkārši. mēs to varējām, tad ik viens to var. Jā, un mums jau ir pieredze, un mēs jūs pieskatīsim, piepalīdzēsim, atbildēsim uz kaut kādiem jautājumiem, uzmundrināsim, ja nu kādam kaut kādā brīdī kaut kas atkrīt vai sašļūk vai vēl kaut ko. Bet, nu, pa lielam es domāju, ka tā nav, jo mēs tā vienkārši ļoti, 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 ļoti labprāt pieņemam savā pulkā ikvienu, kas grib kaut ko mainīt tajā visā un justies labi. Ne tikai uz šīm 6 nedēļām, bet arī pēc tam.
Kaut kā tā. Jā, Labi, tieši tā. Tas bija mans lielais pārsteigums par to, ka nav atkritiena mm, un, un nav tāda sajūta, ka es būtu kaut ko sev aizliegusi. tieši tā. Un tas bija mans tāds lielais pārsteigums šajā reizē, kad es mainīju savus uzturu ieradumus. Tā kā, jā, Labi. ejam kopā. Ejam kopā, paldies tev, ka tu atnāci, pabiji ar mani kopā. Un tiekamies mēs visi šajā te izaicinājumā. Un jā, sekot līdz informācijai, mēs sākam 17. martā, un viņš ilgs līdz 27. aprīlim, 42 dienas. 42 dienas ceļā pie sevis labākās versijas. Forši! Apzināta uztura. Labi, paldies tev un pārējiem visiem jums arī paldies, ka klausījāties un ne tā pagaidām. Čau!